Šanī mīnus zīmē, tātad šī zīme arī ļoti labvēlīga priekš Saturna, jo kā jau tas ir mīnus saimnieks ir guru. Es jau pie strelnieka minēju, ka abi divi skolotāji, viņiem attiecības ir ļoti labas savā starpā. Un tiek uzskatīts, ka šie cilvēki tiek apveltīti dzīves laikā ar laimīgu ģimeni. Jā, tātad viņš ļoti labi jūtas savā ģimenē ar saviem bērniem. Ļoti labs laulību partneris tā skaitā. Jā. Arī karjeras ziņā cilvēkam ļoti labi veicas. Attiecīgi viņš var arī iegūt kaut kādu augstāku stāvokli. Teiksim, tieši nevis augstāks stāvoklis, bet augstāku amatu. Un ir ļoti dievbijīgi, morāli. Jā, un parasti arī klasiskajos tekstos par tādu salikumu arī min, ka viņi būs ļoti diplomātiski, diezgan analītiski no tāda, ka ļoti daudz domās pirms izteiks kaut kādus secinājumus, nevis vienkārši teiks kaut ko. Būs daudz labu draugu, attiecīgi viņi mācēs rīkoties arī ar naudas lietām. Un, teiksim, tā ir mīnus zīme, tad dzīves otrajā pusē cilvēks var tomēr meklēt, kā es saku, atrast kalna galā alu un aiziet tālā uz meditāciju, uz to, ka viņš grib pabūt viens ar sevi, lai varbūt nošķirtos no šīs materiālās pasaules. Jā, tāda doma arī var dzīves laikā cilvēkam ienākt prātā. Vai tas draud vai nedraud, protams, to vēl papildus jāskatās viss kopumā kartē, bet ja tā mēs skatāmies visā kopumā, tātad mīnus zīme, mīnus rašī Saturnam ir ļoti laba.